šajā stāstā. Paldies par tik daudzām privātajām vēstulēm par manu pirmo stāstu, kurš sanāca diezgan garš, vesels 30 minūtes, un gan manā Instagramā, gan YouTube viņš ir. Es nebiju iedomājusies, ka tiešām tas radīs tādu vērtību un ka būs tik daudz arī skatījumu. Šis stāsts būs īsāks. Tātad otrais manis kā klienta pieredzes stāsts programmā, kurā es esmu šobrīd kā studente, pašregulācijas coachingā. Un mums katram tur ir piešķirts kurators, mums ir, protams, arī darbs strīniekos, tās ir prakses un būs darbs arī ar klientiem. Un pirmā sesija ar kuratoru, kas ir kā papildus atbalsts, mums jau bija. Un tā man bija ļoti, ļoti vērtīga ar to, ko es gribu arī jums izcelt un padalīties, ka skaidrs par to daudz ir runājuši, un es arī esmu par to runājis, ka katru reizi, kad mēs ejam kaut kādos pārmaiņu procesos, kaut kādās pārmaiņās, mums ir tām nepieciešams daudz resursa. Ir pat izrēķināts, cik daudz reiz vairāk fizioloģiskā, emocionālā, psiholoģiskā resursa mums vajag, un ļoti bieži ir tā, ka pārmaiņas īsti līdz galam arī nemaz nenotiek, vai nenotiek tādas stabilas, noturīgas, nevis tāpēc, ka mērķis ir nepareizs, nevis tāpēc, ka vīzija ir nepareiza vai nav īsti tavējā, varbūt pat ļoti tavējā, bet nav tas resurss. Un šī pirmā sesija man kā klientam tātad bija vēlreiz aktualizēt to, ko es jau esmu, pie kā es esmu gadiem ilgi gājusi. Čau, meitenes, paldies, Lindiņa, par tavām puķītēm. Tātad man ir ļoti skaidra tā mana vīzija, man ir ļoti dziļa apņēmība. Angliski un krieviski tie vārdi, viņi satur pat tādu garšīgāku enerģiju. Un tas ir commitment un приверженность, latviski apņēmība. Jā, man ļoti gribējās tādu, loģiski viņš man te priekšā speciāli nolikts, man viņš tur stāv, bet smukās violītes jau ziedu. Jā, tāda pavasara enerģija, un tā jāatgriežas pie resursu tēmas, tas ir ziedi, svaigie ziedi manā vidē, tas ir viens no sīkumiem, viena no sīkajām niansēm, kas man to resursu, kā es parūpējos par to savu resursu. Un tātad caur šo sesiju, protams, ka mēs izrunājam vēlreiz, kas ir mans mērķis, kāpēc man tas ir svarīgi un kas man vispār uz ko tā vispār apņēmība balstās. Un mana viena no lielākajām vērtībām bija vēlreiz to atskaņot, jo katru reizi to atskaņojot, jebko atskaņojot, mēs to vienkārši izlaižam vēlreiz caur sevi, vēlreiz piedzīvojam. Kādreiz varbūt papildus kaut kāda atklāsme mums atnāk, bet tas vien jau tādu izlaiž cauri tādu enerģijas plūsmu. Un sesijas fokus mums bija kā reizi izveidot, parunāt un izveidot šo te atbalsta vidi man priekš sevis, lai šos 3 mēnešus, kuros es ieeju uz papildus ļoti lielu tādu gan psihisko, emocionālo, fizisko slodzi, gan uz savām pārmaiņām kā cilvēks, un arī profesionālajā virsienā papildinājums, tad tam, un zinot to, ka tam vajadzēs daudz vairāk resursa, šī ir tā daļa, ko ļoti daudzi coachi vai citi speciālisti, un ko ļoti daudzi cilvēki kā cilvēki noskipo, izlaiž. Viņi ir tik ļoti fokusēti uz to, to gala rezultātu, kāds to sauc par mērķiem, kāds par vīziju, kāds vēl kaut kā citādāk, bet tik ļoti fokusēti jau iet un darīt, ka aizmirst preventīvi, un šis ir svarīgs vārds preventīvi, padomāt un salikt sev tā kā, kā es būšu resursa stāvoklī, lai es to izdarītu. Mēs domājam, kā es to varu izdarīt, un tas ir ļoti labi,
Bet tātad, kur ir tas fails, jeb tas caurums, ja, jeb tas zaudējums, kurā mēs iekrītam visbiežāk, tanī, ka vai nu mums slēdzās psihes aizsardzības mehānismi, protams, bet atkal jau, ja mēs esam resursu stāvoklī, tiem aizsardzības mehānismiem, viņiem ir grūtāk mūs izsist ārā, ja, jo mums ir vieglāk būt apzinātā stāvoklī, un lai mēs varētu būt apzinātā stāvoklī, mums atkal vajag to mentālo, psihisko, fizioloģisko resursu. Un mēs ļoti sīki un smalki sarakstījām visu no visām pusēm, ja, un, protams, ka es to biju pat ar sevi darījusi, bet atkal jau, kad es to daru pāriet ar koču, ja, kā klients, tad pat man kā kočam ir tā, ka tie papildus jautājumi, tas, ka man atgriež, es to dzirdu no otra cilvēka, ja, un tas kopējais lauks, un papildus, ja, kaut kādi šie, es jau pieminēju jautājumi, tad ir kaut kādas lietas, par kurām es varbūt nepadomāju. Un, pilnu lapu es sarakstīju, kočs sarakstīju. Protams, ar to nepietiek. Pēc tam tālāk ir tas viss jārealizē, jāliek iekšā plānos, un man ļoti, ļoti patīk, kā viss tā savēlkās, sakombinējās, jā, jo es jau esmu runājusi, vairākas par to Telegram grupā runāju, bet arī Instagramā es mazliet biju te likusi ieraksts par mēnesi saules aptumsuma koridori, ja, kas mums šobrīd ir un kas mums tad tā kā iedod tādu foniņu un fokusu, gan fokusu uz tuvāko pusgadu, un tā ir plānošana, strukturēšana un darīšana, ja tā ļoti īsi. Un kas man ļoti patīk, ka cik ļoti tas viss smuki savienojas, ja, es esmu tas kombinācija cilvēks, un ka es redzu, ka jā, rekur, šitā tas viss savienojas, tas ir aktuāli manā dzīvē, rekur tas, kas ir tur astro un visādi, ja to sauc, rekur tas papildina šitā, rekur caur coachingu un caur šo te neirobioloģiju un visu šo pašregulācijas coachinga tēmām, šādi tas praksē, teiksim, notiek un šādi tas praksē izpaužas. Un es sev paņēmu mājasdarbu, loģiski, tā kā man ir mājasdarbi, un šai sesijai es sev paņēmu mājasdarbu, ka visu to milzīgo kvantumu, kurus sarakstīju, visas sīkās lietiņas, kas man dod resursus, tā skaitā, ja jau Lindiņa te atzīmēja violetās puķītes, un tiešām pastieties, nav viņas, un ir viņa, ja, pilnīgi cita noskaņa. Un ļoti, ļoti daudz es veltu laika fizikas resursam ar visādām darbībām, un es sapratu, jā, ka tātad caur to plānošanu un struktūru es ieeju tādā plūsmā, ka es izdaru tās lietas. Man ir arī manai intuitīvajai plūsmai, tā kā ir kaut kādas pamatlietas sakārtotas, prāts par viņām nedomā, enerģija uz turiem vairs neaiziet, un mums paliek gan prāta, gan tāds plūsmas resurss, nedomājot par to, radīt kaut kādas citas lietas, jā, jo vērtības radīt, jo tā rutīnas daļa, viņa ir sakārtota. Un pagājušajā nedēļā man šī sesija bija kā papildinoša, jo es ar šo tēmu jau biju sākusi strādāt arī ar savu pamata koču, par kur es pirmajā stāstā dalījos. Un es apzināti tātad biju gājusi jau uz šo tēmu un šo te gatavošanos. Un manā grupā arī Mārta Fokusu es biju aizsākusi ar kaut kādiem hintiņiem, ja, kā mēs varam sevi atbalstīt, un es redzu rezultātus, ka tad, kad es esmu saplānojusi, ja, kā parūpēties par savu resursu, ka tad man ir, man nav tā sarakstīts, ka reku vingrošanā guļu uz adatām, tur tas un tas, tik precīzi man vēl nav, bet kritiskajās dienās, un tās kritiskās dienas man ir, kad es pati vādu nodarbības, un kāda man ir vakarā kursu nodarbība, jā, jo tas ir tas kritiskākais, ka tas ir vakarā, un es zinu, ka tas nav mans bioritms, tātad man īpaši ir tainī dienā, un nākamajā dienā jāparūpēs par savu resursu stāvokli, lai es atkal nenoliekos ar kaut kādu slimību, vai izsīkumu, vai vēl kaut ko. Un tad tā trešdiena, tā gan man ir precīzi sarakstīta, ka rekur tur ir, es guļu uz adatām, tur es pastaiga, ja, viss ir aizbloķēts, lai es vienkārši, lai es tur neielieku vēl kādu klientu, aiz tā, ka nav kur ielikt, lai es vēl kaut ko neielieku.
Un ko es gribēju pateikt, jā, ka es pēc visām šīm manām idejām un principiem es jau kaut kādu laiku dzīvoju, un ko es redzu kā rezultātus? Man nav laika scrollingam, man nav laika visādos čatos un grupās lasīt to, kas it kā no vienas puses ir interesanti, bet tas man šobrīd nerada pievienoto vērtību. Es tāpat to neintegrēju iekšā, un tad priekš kam es lasu vai klausos kaut kādus ēterus, vai, teiksim, kaut kāda negatīvās domformas, negatīvā domāšana, kas mums sākas kā domas, pēc tam ieiet emocijās un pēc tam fizika jau saļumst jau un jūtās nogurusi. Un vienkārši tam nav laika, jo katru brīvo brīdi es daru kaut ko, kas vai nu man rada pievienoto vērtību attiecībā uz to manu dvēseles ceļu, kur es eju, vai nu dod man resursu iet šo pārmaiņu ceļu, un tie var būt sīkumiņi, tiešām daži nedažādi. Un pēdējais, ar ko es padalīšos, un tad es šodien pabeigšu, ir tas, ka, jā, tas aizņem ļoti daudz laika. Piemēram, pagājuši ceturtdien mums bija skolēnu brīvlaiks, jā, visu nedēļu, un es ļoti daudz laika arī veltīju apzināti arī ar meitenēm pavadīt laiku. Un tā nu sanāca, ka vienu dienu es to savu fiziku izlaidu, un es esmu tāds cilvēks, kam vajag fizisko slodzi, jā, to rūpi par fiziku, to pavingrošanu man vajag katru dienu. Ja es izlaižu vienu dienu, es jau nākamajā dienā jūtu. Ja es izlaižu 2-3 dienas, tad ir viss. Un tas nenozīmē, ka katru dienu stundu es intensīvi vingroju. Nē, man ir cita komplekcija, cita enerģija, man tā pieeja, ka man nedara. Tas arī ir svarīgi saprast, kas ir tā īstā pieeja, kas tev dara. Bet katru dienu. Un tad nākamajās dienās es sev apsolījos, apņēmos, jo man jau rudenī bija tā pieredze, kad es, vienu dienu izlaižu otru, jau 3 un 4, un tad tā slodze, un viņi vienkārši gāž no kājām nost, jo imunitāte vairs netur. Un cilvēkam ir tāda domforma, un arī man nereti gan klientes, gan draudzenes teikuši, bet tas aizņem tik daudz laika meditēt, vingrot, staigāt, ja tur kaut kādus apļus un vēl visu kaut ko. Bet ko es pamanīju, ka veltot tam laika resursus, viņš pieaug. Wow, šitā izdarīt īsā laikā atkal es varu daudz, tā kā jaunībā kādreiz, ja, kāpēc es biju korporācijās vērtīgs darbinieks, tāpēc, ka es tajās, pat 8+10 stundās es varēju izdarīt to, ko citi cilvēki tur 3-4 dienas viņi muļājās un nevar izdarīt, jo man bija augsta tā kapacitāte, nevis pat enerģija, bet kaut kāda tāda spēja vienkārši ņemt un izdarīt. Un arī šobrīd, ja es esmu resursā, tad es kaut kādu, piemēram, apmācību prezentāciju es varu salikt. Ja tur tehniski, pieņemsim, tur nav jātulko, vēl kaut kādas citas lietas, kas aizņem tehniski laiku, es to varu izdarīt tur, stunda, 2, nevis muļāties 3 dienas, katru dienu pa 6 stundām, kurām pa vidu scrolloju, kurām pa vidu aizēju kaut ko pārēst, kaut ko sakārtot, ziniet, visas šitās viltus prioritātes, kas ir aizsardzības mehānismi, vai apātija, enerģijas trūkums, spēka trūkums, ja, kas mūs tā viņš arī tā skaitā izpaužās. Un tātad, jā, ļoti daudz laika investīcijas ir tanī, lai izdarītu tās lietas, kas ir saistītas ar fiziku, piemēram, sestdienas parēķināju, tas reāli bija kaut kāds 3,5 stundas, arī piekdiena, tā kā daudz stundas, bet es mazākā stundu daudzumā izdarīju daudz lielāku apjomu, kuru es būtu sēdējusi un muļļājusies, plus kopumā man ir ļoti liels ceļš ejams, lai sakārtot tādu stabilu, tādu spēku, lai es, neesmu visu laiku uz kaut kādas izsīkuma robežas, bet es teiktu tā, ka tā visa pieeja, par kuru es pārunāju, par kuru es domāju, kur es izstrādāju ar coachu, ja, jo šie stāstīņi par mani kā klientu, viņi superīgi darbojās. Un atkal nav tā, ka tur bija kaut kas jauns, ko es par sevi nezinātu. Tā lielākā vērtība bija pievērst tam uzmanību, veltīt tam stundu laika,
ar koču, ja šai sesijai to visu salikt. Un pēc tam, mans mājasdarbs bija plānotāji visu tā sev tos nākamos 3 mēnešus salikt, saplānot, lai, jo es to varu ietekmēt, tas ir mans laiks, tas ir mans grafiks. Jā, ir kaut kādas lietas, kuras es esmu apsolījusi, kuras es vairs īsti, lai gan, dažus es tāpat varēju ietekmēt, ir kaut kādas, ko es nevaru ietekmēt, bet, lai es viņas varētu izveikt, tad atkal jau es padomāju par to plānošanu. Un šitādos brīžos es vēl to neesmu izdarījusi, daļēji esmu izdarījusi, bet mana laika plānošana pa dzīvi man arī mainās tās metodas, kuras es izmantoju. Un es esmu ievērojusi, ka tad, kad man ir pārāk liels hauss vai ļoti liela slodze, man ļoti palīdz plānotājā. Es rakstu roku, old schools es esmu, kur novākus kaut kur esmu viņu, un man palīdz ar krāsiņām aizkrāstot pa tēmām. Šitas man ir, teiksim, tas darbs vai tas projekts, šis man ir fizika, šis man ir, nezinu, tur meditācijas, un ka es viņus kā blokus ar zīmulīti tā ietonēju, un tas dod kopumā man kaut kādu tādu savu maģiju. Laika plānošanas ir ļoti daudz un dažādas. Savā laikā korporācijā vadīju trainingu, apmācības darbiniekiem par šo tēmu. Un tad es iepazinu to, ka pirmkārt nav viena pieeja, kas visiem der. Otrkārt, to jau es vēlāk sapratu, ka pa dzīvi arī pa periodiski es plānoju tā, periodiski šitā. Un tādu hintiņu, es kaut kā pārgāju uz tiem praktiskiem hintiņiem, tādu hintiņu man kādreiz iedeva manikīra meistare, kā rakstīt ar zīmuli, lai nav jāsvītrojas, ir tīpaši, kad ir darbs ar klientiem, bet ne tikai darbs ar klientiem, jo, kad ir kaut kādas pārmaiņas, sanāk, tu visu laiku svītroties, beigās tu īsti nesaproti, kas tur ir kur, un izskatās tā briesmīgi. Un savus tās trešdienu vakarus ar coachinga apmācībām, kas ir nebīdāms, es ierakstīju ar zelta flomasteri, bet viss pārējais, es jau daudz gadus es rakstu ar zīmulīti, un tas ir ļoti forši, ka es varu padzēst un adaptēt elastīgi, kā man patīkās. Tā, noslēgumā bija daži hintiņi, bet ar to es savu otro stāstiņu noslēgšu. Un noteikti vēl turpināšu uz priekšu. Protams, kā es teicu, es negaidīju pēc pirmā stāsta, ka būs tik daudz skatījumi un ka tik daudz forši komentāri, nevis komentāri publiskie nav, bet man privāti ir tik daudz sūtīts, komentāri vai atgriezeniskās saites. Paldies jums par to! Ja jums bija vērtīgi, protams, es priecāšos gan, esmu cilvēks, nesen man te telegramā jautāja, vai sirsniņas man ir svarīgas. Kuram tā nav, ja godīgi atzīsies, kuram tā nav. Jo dalamies mēs, protams, gan dēļ sevis, bet arī, es dalos, lai radītu to vērtību, un tad, kad es zinu, ka kaut kas, ko es esmu dalījusies, kādam, kaut vienam ir radījis kaut kādu tādu ietekmi, iedrošinājumu, dažreiz arī kaut ko iztrigerē un spērienu kaut kādu rada, dažreiz arī to man uzraksta, tad es saprotu, daļ kā es to daru, un tad, līdzīgi kā šodien es nebiju plānojusi iet ēterā, jo es novadījusi 2+ stundu nodarbību astropsiholoģijas meistariem, ko es esmu palaidusi, man likās, kur vēl kāds ēters, bet bija tas impulss un ir tā deksme, un, kā es saku, es esmu tajā stāvoklī, kad es zinu, ka es nevaru nedarīt, es zinu, kas man ir jādara, precīzās darbības man atnāk plūsmā, bet viņas atnāk man plūsmā tād, ja es esmu resursu stāvoklī. Un resursu stāvoklī es varu būt tād, ja es sev palīdzu ar struktūru, rutīnu, ar šo te plānu, tādā veidā man viss savijās. Tad es esmu resursā, un tad man plūsmā nāk konkrētas darbības, jo man vairs nav jautājums, dēļ kā lielāka un kas man jādara, bet par tām konkrētajām darbībām tās gan, bet viņas man atnāk tad, ja es esmu spēkā un resursā uztvert.
Nu, lūk, ar to es arī noslēgšu. Jā, paldies, sieviņ, paldies. Lai jums noder, lai noder. Lai skaisti tā, kā te bija.